Šonedēļ madoniete Anna Viļumsone saņem apsveikumus savā 101. dzimšanas dienā. Madonas novada vecākajai iedzīvotājai joprojām asas prāts, dzīvesprieks un savs viedoklis par procesiem valstī. 4 bērnu ģimenē Anna ir vecākā. Viena no māsām Amerikā šogad nosvinējusi 100. dzimšanas dienu. Bet Anna ar vīru beidzoties 2. pasaules karam palikusi pusceļā. Vācijā bēgļus padomju armija ieskaitījusi savā ietekmes zonā un nācies kājām doties atpakaļ uz Latviju. Kopš tā laika Anna Viļumsone dzīvo Madonā. Savulaik strādājusi gan Madonas muzejā, gan finanšu nodaļā, un bijušie darba biedri Annu Viļumsoni apciemo gan svētku reizēs, gan ikdienā. Kolēģi jubilāri atceras kā precīzu, inteliģentu un saticīgu cilvēku. Mēs var teikt, no Annas tantes, kā mēs viņu mīļi saucām, vienmēr viņu apciemojam un gūstam vēl tādu spēku, izturību, gaišumu. Un Annas tante vienmēr arī uzsver, ka no vecuma nav jābaidās, ka tas ir tāds laiks, kad var pārdomāt, kas viss ir noticis dzīvē, atcerēties draugus. Tas ir dzīves prieks un pašdisciplīna, var teikt. Tas ir, ko mēs tā visu laiku paturam prātā. Jautāta par ilgdzīvošanas noslēpumu, Anna neuzskata, ka te būtu kādas īpašas likumsakarības. Taču apkārtējie teica, ka tā ir pozitīvā enerģija, pieticība un labestība, kas jubilārei ļauj joprojām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Anna Viļumsone māk priecāties par to, kas dots. Arī istabas logam nevajag aizskaru, lai pavaras brīnišķīgs skats uz Madonu. Man liekas, ka tagad pārāk daudz kritizē citus, jo man kaut kā palicis atmiņā ir tas Ulmaņa teiciens, ka viņš teica, ka visos tādos konfliktos, nesaprašanās, kas ir, tev vajag kritizēt tikai savu rīcību, ne to otru. Bet tikai savu, kā tu esi darījis. Un es domāju, pavisam, ka tas tā man ļoti palīdzējis. Katrs cilvēks savādāk domā un jāciena viņa domas. Mūsdienās mums ir par daudz ārišķības, par maz cienām garīgās vērtības, uzskata Sirmā Māmuļa. Pārāk daudz kritizējam citus, bet der paraudzīties arī katram pašam uz sevi. Es atnācu strādāt finanšu nodaļu, un man pretī sēdēja Barušmarīte. Tāda, kā lai saka, veca badolieta, tāda nopietna, kur nebija kādā citus. Un man bija tikai viena pat klēta, un es domāju, ka to klēti izmazgā, un tas nekas nav. Un tagad vienā reizē viņi saka, kādēļ tu tikai ar vienu kleitu vien steigā? Ko es teikšu, ka man nav vairāk? Tad es tā apjautu, un es visu laiku domāju, ka nav no svara, kas tev ir mugurā, bet ko tu domā, ko tu dari? Tā. Domājot par Latviju, Annas Viļumsones acīs pavīd aizkustinājuma asaras. Brīvība, kas mums tagad dota, taču ir tāda dāvana saviļņota, teica jubilāre. Mīlēt Latviju un strādāt un nenaidoties un nemeklēt ļaunumu citos, bet domāt pašiem, kā to vairāk labāk izdarīt. Jubilejā gaviļnieci nav aizmirsusi arī pašvaldība, sarūpējot īpašu sveicienu, apkārt tuvi cilvēki un uz atvedām solījums tiekamies Annas dienā.